kādu dabas ainavu un izvietojiet tur kādus objektus. Tu esi tā kā separācija ir notikusi, bet tu tagad ej uz to transformāciju. Pārēja uz pavasari nozīmē tādu iekļaušanos kaut kādā jaunajā kopienā, jaunajā lomā, jaunajā vecuma kategorijā, jaunajā dzīves posmā, iekļaušanās punkta maksimālā pieredze ir, zināt, kāda? Emocionālā katarse, attīrīšanās katarse. Un attīrīšanās mums ir saistīta ar ko, kā jums šķiet? Kāda šeit būs emocionālā reakcija? Mēs nerunāsim par citiem gadalaikiem, mēs pievērsīsimies pavasarim, ja? Par citiem gadalaikiem parunāsim atsevišķajā kursā, atsevišķajā programmā. Kā jums šķiet, kāda emocionālā reakcija šeit būs tāda visspilgtākā? Ir nojausma? Nav, ja? Nav nojausmas. Tā, lai pāriet enerģija, jānotiek emocionālai katarsei, attīrīšanās katarsei jānotiek. Ja mēs ziemā gulējām, bijām tādas miegainas, lēnas, mazliet tādas sapņainas, tad šobrīd kā pamostas zeme? Kas notiek ar sniegu? Sniegs klājas zemi, bet sniegs pavasarī kūst. Notiek plūdi, ūdeņi ceļās, un tātad šeit dabā tas notiek. Bet ar cilvēku kas notiek? Notiek emocionālā reakcija, raudāšana, vaidēšana, kliekšana, dziedāšana. Atcerieties putniņu sasaukšanu. Rituāls putnu dzīšana. Es nezinu, kā jūs, bet es šai katarsei arī esmu izgājusi jau cauri, tā kā es esmu pavasarī iekšā. Šī katarse nes emocionālu atbrīvošanos. Ja mēs bijām tādas pusnaudā, miegā, tad tagad mums ir jāpamostās, jāaktivizē šī te iekšējā enerģija. Gribas darboties, bieži kaut kas kaitina, kāda vieta mūsu dvēselē tiek atbrīvota no vecajām pieredzēm, tad tā var, mūsu dvēsele var atvērties kaut kam jaunam, kas var ienākt šīs vecās pieredzes vietā. Ir ļoti daudz staigāti, brīnišķīgi, jā. Daudzas senās kultūras laika sākumu uztvēra kā pasaules radīšanas brīdi, kas simboliski atkārtojās atkal un atkal. Katru gadu atkal un atkal mēs ziemu nomirstam, pavasarī piedzimstam no jauna. Un, kad cilvēks piedzimst, kas notiek? Viņš piedzimst ar raudāšanu, ar kliekšanu. Varētu teikt, ka pavasaris ir kā mazs pasaules radīšanas atkārtojums. Ja, kad pēc ziemas atgriežas gaisma, pēc ziemas parādās dzīvība, sākas kustība.